Žēlastība un miers, lai jums ir bagātīgi Dieva un Kunga Jēzus Kristus atziņā. Par atziņu mēs šodien dzirdēsim no Hozejas grāmatas 6. nodaļas. Pirms tam es gribu izlasīt no Marka evaņģēlija 10. nodaļas, kas ir kādiem no mums šīs dienas Bībeles lasīšanā, kur Kungs Jēzus runā un saka. Bet Jēzus atkal griežās pie tiem un saka: bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Vieglāk ir kamielim iziet cauri adatas aci nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Bet tie vēl vairāk pārbijās un sacīja savā starpā: kas tad var tapt glābts? Jēzus tos uzlūgodams saka: cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam. Jo Dievam visas lietas iespējams. Amen. Un es aicinu, ka šo paturot prātā par šo šauro pestīšanas ceļu, mēs varam kopīgi atvērt Hozejas grāmatu un 6. nodaļā lasīt no 1. panta līdz nodaļas beigām, līdz 11. pantam, kur Dievs caur pravietu Hozeju runā uz mums šī rītā. Nāciet, atgriezīsimies atkal pie tā Kunga. Viņš mūs gan ir saplosījis, viņš mūs arī dziedinās. Viņš mūs ir sasits un viņš arī pārsies mūsu brūces. Pēc 2 dienām viņš mūs darīs jaunu dzīvības spēku pilnus. 3. dienā viņš liks mums piecelties, lai mēs dzīvotu viņa vaiga priekšā. Tad mēs veltīsim visu savu uzmanību un neatlaidīgi centīsimies, lai atzītu to Kungu. Jo viņš atmirdzēs kā skaista rīta ausma caur mākoņu plīvuram un nāks pie mums kā lietus, kas veldzē zemi. Ko lai es tev daru, Efraim, un tev, Jūda? Jo jūsu mīlestība ir kā rīta mākonis un kā rasa, kas ātri nozūd. Tādēļ jau es arī lieku šaust viņus ar praviešu runām un nogalinu viņus ar manas mutes vārdiem, lai man taisnība atmirdzētu kā uzaustoša gaisma. Ja man ir prieks par mīlestību un ne par upuriem, nokautiem lopiem, man patīk Dieva atziņa un nebūt nededzināmie upuri. Bet viņi kā Ādams ir pārkāpuši derību un kļuvuši man neusticīgi. Jo Gileāda ir pilsēta, kas pilna elku dievību un asiņainu noziegumu. Un priesteri ar savu atbalstītāju Bāru ir kā slepkavs, kas uzglūna ceļniekiem un žņaugdam nogalina viņus uz Sihemas ceļu. Tik tiešām viņi dara visnegantākos darbus, kas vien viņiem patīk. Izraēla namā es redzu notiekam lietas, kur skatot mani pārņem šausmas, jo tur Efraims nodots netiklībai, un Izraēls aptraipa sevi ar nešķīstību. Tomēr arī Jūdām vēl paredzēta svētīga pļauja, kad es pārvedīšu atpakaļ savu tautu no trimdas. Amen. Tēvs debesīs, mēs pateicamies par svētiem rakstiem, par tavu dzīvības vārdu. Patiesi visi šie raksti Dieva tevis izdvesti, tie ir apzīmogot ar svētā garu, un tie dot mums cilvēkiem, lai mūs brīdinātu, lai mūs audzinātu taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu sagatavots katram labam darbam. Tēvs, mēs lūdzam Kristus dēļ, svētī šo sapulci, māc mums, Kungs, savu vārdu. Māc mums saprast, ko Gars uz mums runā. Kungs, piepildi mūs ar savu dzīvības vārdu, kā ar maizi no debesīm. Lūdz mums nopietni uztvert brīdinājumus, kurus tu esi runājis savās dienās uz Izraēlu tautu. Šīs pēdējās dienās tu runā uz mums, uz savu draudzi. Un viss tas ir rakstīts, lai mūs brīdinātu. Laika beigās. Kungs, palīdz mums redzēt laiku, kurā mēs dzīvojam. Palīdz mums redzēt katram savu dzīvi tavā priekšā. Palīdz, Kungs, Jēzus, mums redzēt tev svētu Dievu un tiekties pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs tavu vaigu. Mēs lūdzam, Kungs, Jēzu, dāvām un žēlastību šī stundā. Amen. Amen. Un Hozeja turpina sludināt uz Izraēla tautu, uz Jūdu, un Dievs caur savu pravieti aicina, sakot: nāciet, atgriezīsimies atkal pie Jehovas, pie tā Kunga.
Un ja mēs zinām jaunās derības svētos rakstus, ja mēs zinām evaņģēliju, kur ir mūsu bībelēs, tad vārds nāc ir evaņģēlija aicinājuma vārds. Atgriezties no saviem grēkiem pie Dieva. Atgriezties no grēkiem pie Dieva. Tas vienmēr ir Dieva aicinājums uz izmainīt dzīvi, uz izmainīt prātu, jeb šis vārds metanoja, šī prāta maiņa, kurš nāk ar Dieva spēku. Tā ir izmainīt sirds, par ko Dievs runā jau vecā derībā un ko Dievs dara pēdējās dienās caur savu draudzi. Viņš maina sirds. Viņš maina grēcinieku sirdi, viņš dod viņam miesas sirdi. Dod viņam viņas sirdī, viņš izlēja savu mīlestību ar svēto garu, ar mīlestību, kas spēja mīlēt Dievu. Un Dievs dod šo svētapšanu, ja mēs varam teikt rīcību, izmainīt dzīvē, seko rīcību, jeb svētapšanu, viss ir taps jauns. Pravietis Hozejs sludina šos vārdus Izraēlam un Jūdam. Ja mēs atceramies visas 5 nodaļas, un tā skaitā 6. šī rītā, tad Izraēla tauta ir atkritusi no Dieva. Un Hozejas grāmata ir grāmata, kas runā uz tiem, kas ir atkrituši, kas ir atpakaļ slidējuši pasaulē, prom no Dieva, kam nav vairs Dieva atziņas, kam nav patiesas atziņas par Dievu, kam ir palicis tikai savs pašu priekšstats par Dievu. Un pašiem ir šis pašs izdomātais priekšstats par Dievu. Un arī Jūda un Izraēls, šī sašķelusies Izraēla valsts, šīs divās valstīs, ir palikusi bez Dieva patiesības atziņas. Viņi nepazīst savu Dievu. Viņi vairs nespēja atšķirt Jehovu, dzīvo Dievu, kas viņi ir izredzējis par savu tautu. Viņi nespēja vairs bez šīs atziņas atšķirt Bālu no dzīvā Dieva un pielūgsums dzīvajam Dievam. Izraēlam, mēs redzam, ir savs priekšstats par to, kāds ir Dievs. Tas ir brīdinājums mums šorīt šeit. Cik mēs šodien esam dvēseles, mēs varam viegli saskaitīt, mēs esam pārāk daudz. Un mēs tiekam brīdināti arī šī rītā šeit Ziedkalnes draudzē. Tie, kas klausamies, pārbaudīt, vai man nav paši izdomāts priekšstats par Dievu. Un Izraēlam bija šis maldīgais priekšstats, neīstais. Un Hozeja saka, jūs esat maldos un jūs esat atkrišanā, jūs esat algdievībā. Nepareizs priekšstats par Dievu nozīmē algdievību. Tie, kas jūs lasat arī Jeremijas grāmatu, arī tur mēs nemitīgi lasām caur visām nodaļām, ka Dievs caur Jeremiju brīdina un runā uz savu tautu, kaut gan 100 gadu starpība. Tas ir hroniska problēma Izraēla tautai atkrist no Dieva regulāri. Tas pats arī ir brīdinājums mums pēdējos laikos, Kristus draudzes kristiešiem, ka mēs neatkrītam no mūsu Dieva, ka mēs neejam pašizdomāts ceļus. Un caur Jeremiju Dievs saka, ka cilvēks sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu. Padomājiet šos vārdus, viņi ir lokana, viņi ir viltīgi. Dievs saka caur Jeremiju, jūs sirds ir viltīgas, tās ir lokās. Jūs dzirdat Dieva vārdu un jūs spējat sev attaisnot mirklī, jūs spējat sev iedot viltus cerības. Jūs spējat miesiski sev nomierināt par dzirdot Dieva brīdinājumus. Bet Dievs saka, kas to var izzināt, kas var izzināt cilvēku sirdi. Dievs pats arī atbild, turpat Jeremijas 17. nodaļā, viņš saka, es tas kungs izpēta sirdis un prāts, lai atmaksā tik vienam, kā viņa dzīve to pelnījusi. Mēs nevaram redzēt savu dzīvi, ja mēs tikai domājam paši par savu dzīvi pēc savu cilvēciskā prāta. Mēs sev nesalīdzinām caur Dieva vārdu godīgi. Kad Dievs uz mums runā, mēs visticamāk būsim pievilšanā paši par sevi. Tāpēc, kad Dievs saka šeit caur Jeremiju, viņš saka, mūsu cilvēciskās sirds ir uz ļaunprātību. Pat tad, kad mūsu rokās ir Dieva vārds atvērts. Pat tad Dievs mūs brīdina. Tas var būt mūsu rokās, tā var būt grāmata, ko mēs lasām, ko mēs pazīstam, kā mūsu bībele, bet tā iespējams nav mūsu sirdīs, tāpat kā Izraēlam. Tā nav izmainījusi sirdi. Iespējams, sirds ir apcietināts ar grēku viltību, kā Bībelē brīdina. Iespējams, tā ir mīlestība uz šo pasauli, uz kādām lietām. Jo atkrišana no Dieva, un šeit ir brīdinājums, pirmais, ko mēs nedrīkstam aizmirst patiesībā. Atkrišana no Dieva ir reālāka nekā mēs gribam domāt paši par sevi.
Tā ir reālāka, tā ir daudz īstāka un reālāka nekā mēs iespējams to gribam attiecināt uz Izraēlu tautu vai uz kādiem citiem cilvēkiem, kur nav mūsu vidū. Bībele patiesībā ir vienīgā grāmata. Tā ir vienīgā patiesības grāmata no Dieva, kas par to runā un par to brīdina regulāri. Un, manuprāt, vienīgais bībeliski pareizais veids, jeb attieksme, kā lasīt Bībeli. Mēs lasām Bībeli sev, ka mēs lasām, 66 Bībeles grāmatas, kas ir apvienots šie svētie raksti, 66 grāmatas vienā Bībelē, kad mēs lasām šos svētos rakstus ar kādu attieksmi, caur kādu prizmu vai caur kādām brillēm mēs varam teikt, mēs lasām, un kas ir tas palielināmais stikls, kas mums ir vienmēr jāredz. Mēs pareizi lasām Bībeli tad, ja mēs vienmēr redzam sevi un citus Dieva svētuma gaismā. Tas ir pareizais veids. Un ko tas nozīmē? Ja mēs vienmēr redzam sevi pirmām kārtām, paši sevi un arī citus cilvēkus Dieva svētuma gaismā, amen, tad mēs redzam sevi tendētus uz atkrišanu. Tā mums ir jāredz sevi. Nevis sasist plauksts un cik brīnišķīgi, kāda mēs esam jauki Dieva bērni. Tā Izraels par sevi domāju. Un tādas šodien ir pilni dažādi nami, kas sauc sev par draudzēm, visdažādākās denominācijas, kur danco un dzied un priecājas paši par sevi līdz ārprātam. Cik mēs esam jauki, cik mēs esam skaisti, kāds Jēzus ir brīnišķīgs un mēs kopā ar viņu. Ja mēs lasām nopietni Dieva vārdu, viena lieta, ko mēs redzam, un praviešu vecā derībā, un apustuļu jaunā derībā, un mūsu kungs Jēzus pats no savas mutes ir runājis uz mums brīdinot no šīs tendences atkrist no Dieva. Mums jāredz sevi šo tendenci atkrišanā uz grēku, uz nepaklausību. Mums jāredz šis cilvēciskais grēcīgums. Tas nav nekad par daudz. Viņš ir klātesošs pat ticīgu cilvēku dzīvēs. Es negribu, ka mēs sakam uz to savu ameni, bet ka mēs savā sirdīs to nenoliedzam. Šī garīgā remdenība, šī garīgā vienaldzība, kas mūsos var rasties, šī garīgā vieglprātība. Man nevajag lasīt tik daudz, man nevajag pārdomāt tik nopietni, man nevajag lūgt tik ilgi vai tik daudz, man nevajag aizliegt sevi tik daudz. Es labāk izvēlos dzīvot tādu pēdējās kristiešu dzīvi bez sevis aizliekšanas, bet tādas kristiešu dzīves nav. Amen? Jēzus saka, ja kas grib man sekot. Citiem vārdiem, Jēzus saka, ja tu gribi saukt sev par kristieti, tev būs aizliegt sevi ikdienas. Ņemt savu krustu un sekot man, aizliegt sevi. Mirt sevi ikdienas. Un viss cits pasaules grāmatas, lai kādas arī viņas nebūtu. Viss pārējās ārpus Bībeles, viss cits grāmatas, kas ir sarakstīts virs šīs pasaules, viss šīs grāmatas teiks, ka cilvēks ir labāks nekā viņš varētu pats par sevi domāt. Un tas ir Sātans melodams pieviļ grēcinieku miljonus. Kāpēc? Lai tie neredz un neaizdomājas par savu grēku stāvokli un nemeklētu un nesaukt uz Dievu pēc savas dvēseles pestīšanas un grēku piedošanas Kristu Jēzu. Tikai apslāpēt grēka atziņas domas ar ko? Ar ko visbiežāk pievilšana notiek? Apslāpēt savas grēka atziņas domas par sevi ar ko? Ar labām domām par sevi. Es neesmu tik slikts. Un tā Bībele saka, arī šī Hozejas grāmatā, tā mēs sev pieviļam, un tā mēs iespējams varam arī sev pieviļot pazudināt. Un tā mums Bībele brīdina ļoti nopietni. Katru reizi, kad mēs atveram Dieva vārdu, mums ir jānodarb savā veidā Dievu priekšā. Mums ir jāsalīdzinās ar svētu Dievu beigās. Un Dieva svētums saka, ka cilvēks ir grēcīgs un ļauns no savas dzimšanas, un ka šī pasaule ir Dievu nolādēta. Amen? Nekas nav mainījies no pagājušās svētdienas, nekas nav mainījies kopš mūsu kunga Jēzus pirmās atnākšanas zemes dienās, nekas nav mainījies, tāda ir realitāte. Mēs pat kā lasījām no 2. Timoteja vēstules 3. nodaļas. Būs vēl sliktāk. Un šī pasaule ir Dieva nolādēta. Nevis tāpat nolādēta, bet Dieva nolādēta cilvēku grēcīguma dēļ. Un viena no šī grēcīguma izpausmes
veidiem ir cilvēku maldu mācības par Dievu, jeb nepareiza atziņa par Dievu, tāda kāda bija Izraēlam. Un tā tas ir visos laikos, kopš Ādams un Ieva grēkoja pret Dievu. Ēdens dārzā un Dievs ko darīja? Kad Ādams grēkoja pret Dievu, ko Dievs darīja? Palūdz viņiem iziet ārā no dārza? Nē. Dievs viņus izmet, izdzina ir rakstīts. Viņš izdzina viņus ārā no savu dārza. Un par cilvēku ir šis grēka lāsts, kas nes Dieva svētās dusmas un sodu. Un šī patiesība par cilvēku iet cauri visai Bībelē. Vai tā būtu Hozejas grāmata, vai tas būtu Lūkas evaņģēlijs, vai tā būtu Marka evaņģēlijs. Kungs Jēzus mums brīdina šī 10. nodaļā Marka evaņģēlijā, šak bērni, grūti vai neiespējami patiesīgi sakot. Iesaka cilvēkam pašam ieiet Dieva valstībā. Neiespējami. Tik šaurs ir šis ceļš. Bet turpat viņš saka, ka Dievam visas lietas ir iespējams. Tas, kas cilvēkam nav iespējams, tas Dievam ir iespējams, un Dievam visas lietas ir iespējams. Šī viena patiesība, kas ir tik svarīga, šī doktrīna par cilvēku samaitātību un grēcīgumu un viņu ļauno sirdi, kas ir mūsu ticības apliecības pašā sākumā. Jūs atcerieties Romiešu vēstuli, kā apostols Pāvils rakstot Romas draudzē, kā viņš veido šo vēstuli. Viņš sāk ar Dievu svētumu, tūliņ pat viņš sāk 1. nodaļā runāt par cilvēku grēcīgumu. Tam paiet garām nav iespējams, lai mums būtu pilns priekšstats par to, ko evaņģēlijs saka, kas ir evaņģēlijs, ko viņš māca, kas ir patiesa evaņģēlijs, un nav par Dievu svētumu un mirklī viņš norāda uz to, ka cilvēks ir grēcīgs un ļauns. No mazām dienām šī patiesība ir visai Bībelē cauri. Romiešu vēstule 2.9 saka, moks un izbēles ikvienai cilvēku dvēselē, kas dara ļaunu. Jūdam vispirms arī grieķim. Ja grieķim mēs varam teikt pagānam. Jo Dievs neuzlūko cilvēku vaigu. Turpat ir rakstīts, Pāvils raksta, Dievs caur Jēzu Kristu spriedīs tiesu par to, kas cilvēkā apslēpts tanī dienā. Saliekiet to visu kopā. Pāvils par to brīdini saka, mokas un izbailes ikvienai cilvēku dvēselē, kas dara ļaunu. Un Dievs caur Jēzu Kristu spriedīs tiesu par to, kas cilvēkā apslēpts tanī dienā, Pāvils saka. Šī garīgā atkrišana, par ko mēs lasām Hozejas grāmatā, jeb atpakaļslīdēšana no Dieva sākās cilvēka sirdī. Kādā veidā mēs to atgādinām sev ik svētdienas no Hozejas grāmatas, tā sākās ar viegliprātīgu attieksmi pirmām kārtām. Atcerieties vienu, ja es saku, pielūkojiet, kā jūs klausieties. Tam ir milzīga nozīme. Pielūkojiet, kā jūs dzirdat. Kā mēs dzirdam. Pavirši lasot Bībeli, jeb nelūdzot. Ko nozīmē nelūdzot? Ja mēs nekavējamies ar Jēzus sadraudzībā personīgi, īpaši, meklējot īpašu laiku kopā ar viņu. Ja mēs neturam sapulces svētas Dievu priekšā, vai arī mēs pametam draudzes sapulces, ja mēs pārtraucam regulāri būt kopīgās sadraudzības sarunās un kopīgās kalpošanās, tas ir ceļš uz garīgu atkrišanu projām vienmēr. Tas ir sākums. Un pēc tam ir, tas ir pirmais, un pēc tam ir tas stāvoklis, ja mēs esam jau atkāpušies, tālāk jau ir blakām iespējams kā dedzīgā kristieši, kas mums sāk kaitināt. Mums liekas, ka viņi kaut ko tēlo. Ka viņi nav patiesi, patiesībā mēs paši neredzam sevi. Un tad mēs sākam jau strīdēties par kādām doktrīnām, vai tiešām Bībelē tā ir rakstīts, vai tiešām Dievs to uztver tik nopietni. Un bīstam ir iedomāties šo pašpārliecību, kas saka, es jau zinu pietiekam no Bībeles. Bīstam ir iedomāties, tā ir Izraēla realitāte Hozejas dienās. Bīstam ir iedomāties sev par stipru, garīgu cilvēku un pamācīt citus, speciāli pasties uz einām. Pēc, ka viņš zina, ko tas nozīmē. Pamācīt citus un nemācīt sevi. Romiešu 2. vēstulē Pāvils no tā mums brīdina sakot, citus tu māci, bet pats sev nemāci. Sacīdams, ka tev nebūs pārkāpt laulību, pats to pārkāp. Tu lepojies ar Dievu bauslību, bet pats zaimo Dievu bauslību pārkāpdams. Tas ir brīdinājums mums. Pirmā kārtām Jākabs saka, tiem, kas ir mācītāji. Kā Roberts Makšēns teica, mana svētā dzīve ir vajadzīga manai draudzē. Amen. Amen.
Amen. Tas ir viens. Tāpēc mums ir jālūdz par pašiem par sevi, par draudzi, par tiem, kas kalpo ar Dievu vārdu, par garīgiem vadītājiem. Viņi ir mērķis numur 1. Ja viņi krīt, ja viņi paliek vāji paliek draudzi. Kā lasot Džordža Millera biogrāfiju, viņš teica, ka, ja es pietiekami bieži nesludinu vietējā draudzē, viņi nebūs vairs veselīgi, viņi vairs nebūs garīgi stipri, viņi paliks vāji, viņš to saprot. Viņš saka, es nevaru pietiekoši bieži runāt ar šiem cilvēkiem, viņi paliks vāji, viņi sāks slidēt atpakaļ. Viņi var sākt atkrist no Dieva. Tā ir mūsu apzināšanās, kā kalpotiem bet tik vienam kristietim. Kad mēs runājam cits uz citu, cits citam. Tas, par ko Pāvils mums brīdina no Romiešu 2. nodaļas, ir šī te pašpievilšana, citus pamācīt, bet sev aizmirst. Mēs varam citēt Bībeles pantus citiem. Mēs paši, visgrūtāk mums ir pašiem redzēt savu dzīvi. To es saku mums visiem, kas esam šeit, Ziedkalnes draudzē, un tie, kas klausaties. Mums ir jāatgādina, jābrīdina sev, ka būt svētdienās vietējā draudzes sapulcē un dzirdēt Bībeli, lūgt un dziedāt Dievam. Tas, ko mēs darām šeit. Var veidot priekšstatu, ka es esmu labāks nekā tie cilvēki, kas ir ārā. Bez Dieva atziņas. Tā tas ir. Tā ir Izraēla atkrišanas šī realitāte. Mums taču ir viss. Tas ir ļoti bīstams stāvoklis, tā ir pievilšana. Tā ir atkrišana, tas ir atkrišanas sākums jau iespējams no Dieva. Ka es esmu labāks nekā tie cilvēki, kas ir ārā pasaulē bez Dieva vārda atziņas. Tas ir labi, ka mēs esam šeit. Tā ir labākā vieta. Amen. Būt dievnām pagalmos ir labāk nekā viena diena dievnām pagalmos nekā 1000 cits ārpusē. Amen. Tāpēc, ka šeit mēs dzirdam par mūžību, šeit mēs dzirdam un domājam par savām dvēselēm. Šodien mēs ar Daigu braucām kopā mašīnā un es ieslēdzu Latvijas Rādio 3, kas ir klasiskais rādio, kur spēlē bieži vien kādu klasisku mūziku no citiem gadsimtiem iepriekšējiem. Un es Daigu uzdevu jautājumu, kad skanēja viens instrumentāls skaņdarbs, tāds nopietns. Es teicu, Daigu, kāds ir pirmās pārdomas, kad tu klausies? Uz ko tev veda šādas pārdomas? Vai viņas tev nevedina domāt par mūžību? Tavu dvēseli. Nevedina domāt nopietnas domas. Tas ir, tāpēc šī laikā mēs nedzirdam daudz nopietnu mūziku, kāpēc ir tingali-tangaļi, kāpēc ir trillalā, trallalā, tāpēc, lai mēs nedomātu, lai cilvēki nedomātu nopietnas domas, pat mūzika ir sarakstīta tāda, lai dulinātu cilvēku prātu. Bet ja sāk spēlēt čeles vai violas bēdīgs stīgs, tad nāk prātā vārdi no Bībeles, labāk būt sērnamā nekā likšņīsnamā. Jo tur cilvēks pārdomā savu galu un par mūžību. Tās ir domas, ar kurām mums ir jānodarbina savs prāts, kur es būšu mūžībā. Par Dievu varenību, par Dievu taisnīgumu. Un es godīgi stāvot jūs priekšā varu teikt, ka es cenšos sevi un arī brāļus brīdināt no šīm lietām, cik vien regulāri tas iespējams, ka mēs varam būt šī stāvoklī, saucot sev par bībelisku draudzi, ar apustulisku mācību, ar pareizu mācību. Mums pastāv draudi, jo Izraēlam bija Dieva vārds un pravieši un tēvi un brīdinājumi no Dieva caur praviešiem. Bauslība caur Mūzu dot, likums. Mums jāatgādina sev. Atcerieties Lūkas evaņģēlijā, mēs gājām cauri 6. nodaļā par skabārgu un baļķi. Tie ir brīdinājumi no Dieva. Tie ir brīdinājumi mums uzmanīties, sargāties, ka mēs nemeklējam šo skabārgu brāļu acī, bet baļķi neredzam. Neredzam pašu savu stāvokli. Cilvēku dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību par daudziem. Amen? Tā ir mūsu kristiešu dzīve. Jēzus ir mūsu piemērs. Un šeit mēs redzam 6. nodaļā Hozejas grāmatā no 1. līdz 3. pantām ir šis Hozejas pravietojums, šie vārdi, kas kā daudz Bībeles skaidrotāji un mācītāji, raksta mācītājiem, teologi saka, viens no centrālajiem tekstiem vecajā derībā,
kas runā par Kristus nākšanu, par viņu otro nākšanu un valdīšanu 1000 gadu miera valstībā. Šis aicinājums, ar ko viņš sākās, nāciet atgriezīsimies pie tā kunga. Šis ir evaņģēlija aicinājums. Hozei sludinot saka, viņš mūs gan ir saplosījis, viņš mūs arī dziedinās. Viņš mūs ir sasits, viņš arī pārsies mūsu brūces. Un skatieties šeit, viņš runā pēc 2 dienām, viņš mūs darīs jaunu dzīvības spēku pilns. 3. dienā viņš liks mums piecelties, lai mēs dzīvotu viņa vaigu priekšā. Tad mēs veltīsim visu savu uzmanību un neatlaidīgi centīsimies, lai atzītu to kungu. Jo viņš atmirdzēs kā skaista rīta ausma caur mākoņu plīvuram un nāks pie mums kā lietus, kas veldzē zemi. Šeit pravietis pravieto par Jēzus Kristus 1000 gadu miervalstību, kur mēs gaidām. Amen. Kad Izraels atgriezīsies, patiesi atgriezīsies pie Kristus. Un šie vārdi, ko mēs lasām šeit, Hozejas grāmatas 1. 3 pantos, tie būs Izraēla, tie būs jūdu grēku nožēlas vārdi, atzīstot savu mesiju un savu glābēju par saviem grēkiem. Viņš atmirdzēs kā skaista rīta ausma caur mākoņu plīvuram un nāks pie mums kā lietas, kas veldzē zemi. Hozeja saka, tāda būs Kristus nākšana, lai valdītu. Un Mateja evaņģēlijā 24. nodaļā kungs Jēzus saka par savu otro atnākšanu uz zemes. Viņš saka, kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakaram, tā būs arī cilvēkdēla atnākšana. Tad cilvēkdēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes vaimanās un redzēs cilvēkdēlu nākam debesis padebešos ar lielu spēku un godību. Tas, ko mēs lasām Mateja 24. Mūsu kunga Jēzus mutes jau ir daudz skaidrāk nekā to, ko Hozeja pravieto pirms Jēzus zemes dienām. Kāds 800 gadus apmēram pirms Kristus nāca virs zemes. Dievs runāja ar Hozeju un Jēzus runā par šo savu atnākšanu. Tas būs kā zibens, kas izšājas. Kā skaista rīta ausma caur mākoņu plīvuram. Caur praviešu Hozeja brīdinājumiem Dievs runā par nākamiem laikiem, kas būs. Tas piepildīsies, viņi nāk. Tā diena reiz pienāks, ka tie, kas dzīvos virs zemes, to redzēs. Kad Jēzus Kristus valdīs virs zemes 1000 miera valstības gadus. Ar to iesāk šī 6. nodaļa, norādot uz šo valstības laiku. Un no 4. panta mēs redzam, ka Dievs atkal runā uz Izraēlu, savu tautu. Jo realitāte ir dramatiska. Ja mēs varam teikt, Hozejas dienās tā ir tagadne. Tas ir tas laiks, kad Hozeja runā, kad Dievs sūta savu pravieti pie savas tautas, kur ir atkritusi. Un mēs varam iedomāties, ka cilvēki, kur ir atkrituši no patiesa Dieva, nevēlas dzirdēt par patiesu Dievu. Ja jūs lasiet Jeremijas grāmatu, jūs redzējāt šī nedēļā, jūs lasījāt, ka Dievs sūtīja Jeremiju runāt, un šie priesteri teica, nopērsim viņu un iemetīsim viņu bedrē. Un mēs viņu negribam klausīties. Tāda ir realitāte. Mēs negribam dzirdēt, ko Dievs mums saka. Kad Dievs sūta savus brīdinātājus, visos laikos ir kādi, kas sauc sev par garīgiem vadītājiem, kas griež zobus pret šiem brīdinājumiem un nevēlas to dzirdēt. Viņos ir naids. Viņi ienīst gan tos, kurus Dievs sūta, viņi ienīst arī pašu Dievu. Bet Dievs atkal runā uz Izraēlu tautu. Kāpēc? Visas 5 nodaļas, tā skaitā 6. mums parāda, ka Izraēls ir aizgājis no Dieva derības un ir aizgriezies no tā kunga. Skatieties šī 6. nodaļas sākumā. Atgriezīsimies atkal pie tā kunga. Nāciet. Kāpēc ir jāatgriežas? Tāpēc, ka reiz mēs bijām Dieva svētībā, reiz mēs bijām Dieva tūmā. Dieva tauta ir aizgājusi no Dieva derības un aizgriezusies no tā kunga. Kāpēc? Lai mīlētu kaut ko citu vairāk nekā Dievu. Tie ir brīdinājumi mums, lai arī kas tas būtu. Pirmā lieta, ko mēs varam uztaisīt par savu Dievu, ir kas? Mūsu vēders. Dievs saka par savas tautas mīlestību. Jūsu mīlestība ir kā rīta mākonis, kā rasa, kas ātri nozūd.
kas ātri nozūd. Liekas vienā brīdī, kaut kas ir. Dzird no tā saucamo kristiešu mutēm viņa āmen un var dzirdēt apstiprinošs apgalvojums, bet Dievs saka, ātri nozūd. Kaut kas brīdinošs, kad mēs skatījāmies Mateja evaņģēlija 13. nodaļu par šīm 4 augsnēm. Ar prieku uzņem, bet kad nāk vajāšanas vai pasaulīgas lietas vai vajāšanas vārdēļ, tad viņi tūdaļ apgrēkojas. Ātri nozūd, šī mīlestība ātri pazūd. Viegli nāca un viegli aizgāja. Un Hozē sludina Izraēla cilvēkiem atgriezties no saviem grēkiem. Ne jau vienkārši pagriezieties fiziski uz vienu pusi un redz, kur ir jūsu Dievs. Nē, tas, ko pravietis sludina, ir atgriezieties no saviem grēkiem. Nožēlojiet savus grēkus, atgriezieties taisnībā un patiesībā pie Dieva. Atgriezieties pie Dieva no saviem elkiem. Hozē sludina atgriezieties pie Jehovas. Ko tas nozīmē atgriezieties pie Dieva tā kunga? Tā ir beidzot salīdzinieties ar Dievu. Ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Tas pats, ko apostols Pāvils saka 2. vēstulē Korintiešiem 5. nodaļā. Arī Hozē to saka uz Izraēla tautu. Salīdzinieties ar Dievu. Ar īsto dzīvo Dievu, ko es jums sludinu, Hozē saka. Un tā ir šī garīgā transformācija. Nevis vienkārši garīgā informācija, bet transformācija. Kad mēs tiekam transformēti, pārvērsti Kristus līdzībā. Skatieties, kas šeit ir rakstīts. Viņš, Dievs, mūs ir saplosījis. Viņš mūs dziedinās. Viņš mūs ir sasits. Viņš pārsies mūsu brūces. Viņš mūs darīs jaunas dzīvības spēka pilnus. Viņš liks mums piecelties, lai mēs dzīvotu viņa vaiga priekšā. Evaņģēlijas un ticēšana Kristum Jēzum ir kas? Romiešu vēstule 1.16. Tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kurš tic. Ko mēs tikko lasījām no Hozejas grāmatas? Kāda atziņa par Dievu mēs mācāmies? Kas mums nāk prātā? Romiešu vēstule 11. nodaļa. No viņa, caur viņu un uz viņu ir visas lietas. Marka 10. šī rītā, ko es jums lasīju. Jēzus saka, cilvēkiem tas nav iespējams. Cilvēks nevar ieiet Dieva valstībā. Bet Dievam ir visas lietas iespējams. No viņa, caur viņu un uz viņu ir visas lietas. Viņš mūs ir saplosījis, viņš mūs dziedinās, viņš mūs ir sasits, viņš mūs pārsies mūsu brūces, viņš darīs jaunas dzīvības spēku, būs pilns, viņš liks mums piecelties, lai mēs dzīvotu viņa vaiga priekšā. Viņš liks. Tas ir Dieva darbs. Vai Dievs kaut ko dara tavā dzīvē ar savu spēku? Tas ir evaņģēlija jautājums. Tā ir salīdzināšanās ar Dievu. Un Hozejas 6. nodaļa mums māca, ka Dievs pats pārmācīs savus un pārmāca savus atkritējus. Un viņš to dara vairākos veidos. Mēs lasām Hozejas grāmatā bieži vien. Viņš to dara ar stipru roku, ar stingru rīksti. Dievam pieder pārmācības rīkstis. Amen? Tā ir viņa rīksti. Kā pārmācīt, lai mēs atgrieztos pie viņa. Bet Dievam pieder arī dziedinoša eļļa. Amen. Un Dievam pieder žēlastība. Viņš var mūs dažādos veidos aicināt atpakaļ no slīdēšanas prom no viņa. Kādā veidā viņš mūs var apturēt ar slimībām. Viņš mūs var apturēt ar finansiālām grūtībām. Viņš mūs var apturēt ar daudzām lietām. Viņš mūs var apturēt ar vēl vienu lietu. Kad mēs sākam neuztvert no Dieva vārda, kad mēs lasām. Kad mūsu lūkšana dzīve, mēs jūtam nemierīgumu iekšā. Kad mēs jūtam, mūsu miesa var sākt pārņemt regulāru miegainību. Bet iekšējais cilvēks saka, tas nav pareizi. Kaut kas nav labi. Ir kā siena, kas ir starp manīm un Dievu, kur agrāk nebija. Un mums ir jātiek tam cauri, mums ir jālūdz Dievu, mums ir jāmeklē viņa vaigu. Skatieties 6.3, kas ir rakstīts, lai atzītu to kungu. Šī tā viena no svarīgākām šī te atziņām. Šī 6. nodaļā, lai mēs atzītu to kungu. Ko tas nozīmē? Ko nozīmē, lai mēs atzītu to kungu? Par ko Hozeja šeit runā? Par ko Bībele runā? Ko nozīmē atzīt to kungu? Tas nozīmē mīlēt Dievu ar visu sirdi, no visu savu spēku, no visu savas dvēseles un no visu savu prātu. Tam ir jābūt ar izmainītu sirdi, kurā ir izliet Dieva mīlestība ar svēto garu.
Tam ir jābūt spēkam, kas ir svētā gara spēks, kas ir nācis par cilvēku. Tā ir jābūt dvēselē, kas ir izpirkta ar Kristus asinīm un atpestīta. Tam ir jābūt prātam, kurš ir Kristus prāts. Amen? Kurš ir prāts, kurš tiecās uz svētu dzīvi. Tā ir mīlestība uz Dievu. Ko nozīmē, lai mēs atzītu to kungu? Ko vēl tas nozīmē? Tas nozīmē nemīlēt pasauli, ne to, kas ir pasaulē. Tā ir vēl viena lieta, kas parāda, vai mēs atzīstam to kungu. Ko vēl nozīmē? Nesekot pagāniskām tradīcijām un pagāniskam dzīvesveidam, lai arī kā draudzes nosaukt šīs izpausmes. Lai kādos vārdos viņi viņus ieģēra. Tas ir pagānisks dzīvesveids, tas ir pret Dievu vārdu. Ko vēl nozīmē, lai atzītu to kungu? Būt līdz ar Kristu sistam krustā šai pasaulē. Tas ir pilnīgi droši. Atzīt to kungu nozīmē mirt sev un šai pasaulē ikdienas. Lai atzītu to kungu nozīmē ņemt savu krustu un sekot viņam, kā viņa māceklim. Ko vēl tas nozīmē? Kad mēs šodien braucām ar Raimondu šeit, tad viņš pieminēja, ka ir kāds cilvēku balss, kas jau sākuši runāt pret šīm olimpiskajām spēlēm un par šo bezdievību, kas tur parādās, un par šo atklāto kristietības nicināšanu. Un šie komentētāji, šie sabiedrības zināmie cilvēki izrāda aizvainotību, tādu protestu un to stāvokli tādu kaut kādā ziņā karēvīgu. Pretēji tam, uz ko Bībele mūs aicina. Ko Bībele mūs aicina? Esiet gatavi ciest Kristus vārda dēļ. Ka mums jāapzinās, ka pēdējos laikos dienas būs ļauns, ka mums ir jābūt nevis gataviem izvilkt ieročus un cīnīties, bet ciest Kristus vārda dēļ. Uz to mēs esam aicināti. Ciest negodu Kristus vārda dēļ, kā apustuļiem tas bija. Kad viņi tika vajāti, viņi nāca priecīgi draudz vidū un teica, ka viņi bija laimīgi, ka viņi bija atrasti ciest Kristus vārda dēļ. Amen? Ko raksta Filipiešu vēstulē Pāvils 3. nodaļā? Viņš saka, bet kas man bija ieguvums? Un te mēs runājam par atzīt to kungu. Apostols Pāvils saka, kas kādreiz bija Sauls no Tarsas, kas vajāja draudz. Viņš saka, kas man bija ieguvums toreiz kā Saulam no Tarsas. To es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Arī tagad. Viņš saka, to es esmu uzskatījis pagātnes formā. Bet viņš saka, arī tagad. Viņš saka, arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu. Salīdzinot ar ko? Salīdzinot ar mana kunga Jēzus Kristus atziņas. Šeit Pāvils runā par šo atziņu. Nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ, šīs atziņas dēļ viņam viss ir mēsli. Šīs atziņas dēļ par Kristu es visu to, kas man kā Saulam no Tarsas bija svarīgi. Visu to es uzskatu par mēsliem. Vēl viens arguments, lai Kristu iegūtu. Un atrastos viņā negūdam savu taisnību, bet Kristus taisnību. Taisnību no Dieva uz ticības pamata. Uz ticības pamata. Tālāk viņš saka, lai atzītu viņu. Atkal. 6.3 Hozejs, lai atzītu to kungu. Pāvils raksta Filipiešiem 3, lai atzītu viņu. Un Jēzus augšām celšanās spēku un viņa ciešanu sadraudzību. Atkal, uz ko mēs esam aicināti šīs pēdējās dienās? Ciest viņu vārdēļ. Cik mēs ciešam Kristus vārda dēļ? Patiešām viņu vārda dēļ. Manā dzīvē ir cilvēki, kur rīcība nav nekādā veidā savādāk izskaidrojama, ka vienīgais, kāpēc viņš šādā veidā izturās, tāpēc, ka viņi ienīst Dievu. Tas ir apbrīnojami. Cita izskaidrojuma nav. Nav cits loģikas cilvēcīgs. Ir Bībeles teoloģija. Šeit parādās, ka tu redzi, ka cilvēka rīcība nav nekādā veidā savādāk pamatojama. Nav izskaidrojama kā vienīgi tāpēc, ka mēs esam kristieši. Vienkārši tāpēc. Kāpēc Nērons nodedzināja Romu un vainoja kristieši, tāpēc, ka viņš ienīda Dievu. Kāpēc viņš ienīda Dievu? Romas imperators, tāpēc, ka Dievs norādīja, ka viņš ir grēcinīgs. Nevis paši pasludināts Dievs par cilvēkiem. Un to neviens negrib dzirdēt.
Herods un Herods sieva, Herode arī negribēja dzirdēt, ko Dievs caur Jānu Kristītāju runā uz viņiem, ka viņi dzīvo grēkā. Viņi pavēlēja nocirst viņu galvu un atnest viņu uz paplātes, kā torti. Tā tas vienmēr ir bijis. Pāvils runā, ka viņš grib atzīt viņu, Jēzus augšām celšanās spēku, viņa ciešanu sadraudzību. Apstults jau bija atziņā par Kristu Jēzu pilnīgi noteikti, bet Pāvils runā par pilnīgu atziņu. Arī mums ir kāda atziņa par Jēzu, bet Dievs šī rītā mums grib dot dziļāku atziņu. Domāt par to, kas mūs sagaida mūžībā. Žēlastība un mieslējums ir bagātīgi mūsu kunga Jēzus Kristus atziņā. Ar to mēs sākam arī katru svētdienas dievkalpojumu. Tie nav vienkārši vārdi no Bībeles. Tie nav vienkārši vārdi no katras gandrīz Pāvila vēstules, ko viņš raksta draudzēm. Lai mums ir šī atziņa. Amen. Ka mums ir šī atziņa par viņu. Jautājums, cik šī rītā dzirdot no Hozejas 6, tev atziņa mainās vai aug par Kristu Jēzu, klausoties, atzīt viņu. Pāvils saka Filipiešiem 3.12, es dzenos, lai satvertu pilnību. Es vairāk gribu uzzināt par viņu, es vairāk gribu atrasties viņā un atrodoties viņā, lai negūtu savu taisnību no bauslības, ko viņš saka, bet Kristus taisnību, kas dod ticībā. Mums ir jāatrodas viņā, un mums ir jātiecās pēc lielākas atziņas. Un sekošana Kristum ir atzīt viņu vairāk. Pārdomāt šīs dievišķās doktrīnas, kuras mēs dzirdam. Šī viena mācība par ko? Par ko mēs šī rītā dzirdējām? Tie, kas varbūt nedzird. Par grēku. Par to, ka mums ir tendence uz atkrišanu no Dieva. Arī tā ir atziņa. Arī tie ir brīdinājumi. Paskatieties šī 5. pantā, 6. nodaļā. Tādēļ es arī lieku šaust viņus ar praviešu runām un nogalinu viņus ar manas mutes vārdiem, lai man taisnība atmirdzētu kā uzaustoša gaisma. Šeit ir dziļa atziņa. Klausieties uzmanīgi. Šeit ir ļoti dziļa atziņa. Un šī laikā, kad ir atkrišana no Dieva masveidīgi, draudzēs, Dievs saka šī 5. pantā, šīs pravieša runas ir kā pēriens, viņš saka. Bet es jūs nogalināšu savu mutes vārdiem. Kāpēc? Kāpēc Dievs to dara? Lasiet šeit 5. pantā. Lai Dieva taisnība atmirdzētu kā uzaustoša gaisma. Jautājums, kas mums ir jāuzdod šī brīdī, kas pagodina Dievu? Kas pagodina Dievu? Šeit ir rakstīts Dieva sots un Dieva dusmas. Kaut ko Ēnārs dievkalpojuma sākumā jau šeit runāja. Mēs dzīvojam laikā, kad šo negrib dzirdēt, kad to noraida. Un, ja jums būs iespēja kaut kur sludināt šo vēsti, jūs izmetīs ārā. Garīgās atkrišanas laikā, mēģiniet saprast, tā ir vide, Hozejas dienās, un šodien pilnīgi noteikti. Mēs atrodamies garīgās atkrišanas laikā no Dieva. Un šādā atkrišanas laikā šāds Dieva raksturojums draudzes ausīm ir nepieņemams. Jo tā ir atkrišana. Šie vārdi ir sveši. Es domāju, ka pat šeit mūsu vidū iespējams ir kādas ausis, kas to negrib dzirdēt. Kas negrib atzīt. Kas joprojām sev atgādina sakot, Dievs taču ir mīlestība. Sludina vairāk par Dieva mīlestību man. Lai es justos labi šeit. Es taču atnācu šeit, lai justos labi. Man nāk prātā John Bunyan grāmata. Tas nav manā konspektā, bet man tas vienmēr nāk prātā. Kur kristietis tur sarunājās un saka, mūsu sliktās domas par sevi ir labās domas. Amen. Tās ir labās domas. Kad mēs redzam to, kādu mēs esam. Nevis, ka mēs esam mierinām ar domu, Dievs taču ir mīlestība, lai mēs pareizi saprastu vispār, ko tas nozīmē, kad mēs pasakām un dzirdām no citu mutes, Dievs ir mīlestība. Automātiski tas arī pasaka, viņš ir uguns, kas iznīcina. Viņš ir uguns, kas nevis vienkārši kas uguns, kas deg, bet uguns, kas iznīcina, kas sadedzina savā priekšā. Mēs varam domāt, ka arī ēles uguns pagodina Dieva taisnīgumu. Amen. Dieva sots par grēciniekiem sagādā Dievam godu. Amen. Amen.
Vai mēs to varam pieņemt ticībā? Vai tas savienojas ar ticību mūsos, ka Dievs sots, kas nāk pār grēciniekiem? Un Dieva tiesas diena, ko mēs sludinam un brīdinam, tā pagodinās Dieva taisnīgumu un svētumu. Amen. Tā ir atziņa. Lūk, tā ir atziņa par Dievu, ka šī laikā ir atmesta kā nederīga. Nopērsim to Jeremiju un iemetīsim viņu bedrē. Apnicis viņu ir klausīties. Viņš ir naida runas pilns. Viņš nav iejūtīgs pret dzimumu vienlīdzību. Viņš nav iejūtīgs pret homoseksuāļiem un tā tālāk. Kāda pievilkšana, kāda elles meli. Mums ir jāatzīst Dievs, Bībele saka, saskaņā ar ko? Atzīstiet Dievu, saskaņā ar ko? Skaties, atzīt viņu, atzīt to kungu. Kā? Saskaņā ar Bībeli, nevis ar to, ko cita apkārt stāsta vai nestāsta, bet saskaņā ar Bībeli. Jautājums, vai tu jebkad esi lasījis Bībeli ar mērķi apzināties visas bībeliskās patiesības, kas pagodina Dievu? Ar domu es lasu savu Bībeles lasījumu un meklēt arī, kas pagodina Dievu. Un es dzirdu no Hozejas grāmatas, ka Dievs sots un dusmas pagodina viņu. Tas mums iemāca kaut ko vairāk par Dievu. Tā ir mūsu atziņa par Dievu. Iespējams, ka kādiem no mums, un iespējams visiem no mums kādā mērā, mūsu mīlestība uz Dievu ir kā rīta mākonis un kā rīta rasts, kas ātri pazūd. Iespējams. Kad mēs domājam par Golgātas notikumu, kad mēs domājam par šo lielāko notikumu visas cilvēces vēsturē, kad mēs domājam par krustu būtību. Ne tikai par vēsturisko stāstu, ko tik daudz grib aprakstīt un šo fizisku ārējo, bet tas ir Dieva stāsts, tas ir stāsts par ko pirmām kārtām, par Dieva taisnīgumu. Mēs daudz varam dzirdēt par krustu kā par žēlastības vietu, bet ja mēs godīgi skatāmies uz krustu, žēlastība ir tā, ka tas, ko Dievs ir izdarījis caur savu dēlu, tiek dāvāt mums, bet ja mēs skatāmies tikai uz krustu, tur ir Dieva svētās dusmas. Amen. Tur ir Dieva dusmība, tur ir nāves agonija un tur ir upuris. Tur ir Dieva kas noraidījums par savu vienpiedzimušo mīlošo dēlu. Tur ir Dieva noraidījums, tur ir Dieva atraidījums, kas vairāk tur ir Dieva lāsts par Jēzu. Mūsu grēku dēļ. Golgāta ir Dieva taisnīgums, kas atmirds kā uzaustoša gaisma. Mums ir daudz jāpārdomā par savu atziņu par Bībeles Dievu. Mūsu kunga Jēzus Kristus upuris ir viss cilvēks vēstures lielākais notikums, dievišķs notikums. Mēs varam teikt, tas ir brīnums, ka Dievs Jēzu 3. dienā cēlis ir augšā no miroņiem. Mēs saprotam, ko mēs dzirdam. Viņš ir cēlis viņu augšā no miroņiem. Un kas ir šī par atziņu? Tā ir mūsu kristietības ticības pamats. Brīnums par miroņu augšām celšanos. Ir mūsu kristiešu ticības pamats. Mēs, kas esam Kristu Jēzu, ticam Dieva brīnumiem. Amen. Un viens no tiem vislielākais, kādu mūsu prāts nespēj saprast, ir Kristus augšām celšanās no miroņiem. Viņš ir augšām cēlies no miroņiem, Bībelē saka, paaugstināts pie Dieva labās rokas. Atziņa turpinās. Klausieties, sekojiet, mēģiniet. Ja es saku, kā jūs dzirdat, Kristus ir augšām cēlies no miroņiem, paaugstināts pie Dieva labās rokas. Ko Bībelē saka? Kādu dāvanu Dievs ir devis savam dēlam pēc viņa augšām celšanās no nāves? Pēc viņa krusta nāves ciešanām un atšķirtības no tēva, kādu dāvanu Dievs ir devis? Kā ir rakstīts? Dievs ir dāvājis viņam ko? Vārdu pār visiem vārdiem. Amen. To mēs zinām. Lai viņa priekšā locītos visi ceļi. Ko vēl viņš ir dāvājis? Viņš ir devis viņam visu varu debesīs un virs zemes. Kā parādīsies šī vara? Turēt un spriest tiesu par cilvēku grēkiem. Tā ir dāvana. Tā ir atziņa mums par Dievu.
kad mēs brīdinām no tiesas dienas. Tas tiesas diena pagodinās Jēzu Kristu. Visas mēles apliecinās, ka viņš ir kungs un Dievs par visiem. Balva Jēzum par viņu krusta, nāvu un augšām celšanos no nāves ir tiesneša krēsls, ko šodien negrib dzirdēt. Lai tiesātu un lai sodītu taisnīgi. Tas pagodina Kristu. Tas ir iespējams cilvēku ausīm tik grūti saprotams. Dievs taču ir mīlestība, Dievs taču ir žēlastība. Jautājums, vai tā ir tavas ticības realitāte? Vai dzirdot šīs lietas, tas iepriecina tavu ticīgo sirdi? Vai tu esi Dieva mantinieks šīm patiesībām un Kristus līdzmantinieks? Jautājums no evaņģēlija, vai tu tici uz cilvēku dēlu? Vai tu tici uz cilvēku dēlu? Jāņem evaņģēlijā 5, 26 un 27 Jēzus vārdi, kas saka: Itin kā tēvam ir dzīvība pašam sevī, tāpat Dievs arī dēlam ir devis, lai tam būtu dzīvība pašam sevī, un Dievs tam ir devis varu turēt tiesu, tāpēc, ka viņš ir cilvēku dēls. Vai tu tici uz cilvēku dēlu, uz to cilvēku dēlu, kam Dievs ir devis varu turēt tiesu? Tas ir jautājums. Vai tu tici uz šo cilvēku dēlu? Jēzus saka, Jāņa evaņģēlija 9. nodaļā, 39. pantā: Uz tiesu es esmu nācis šajā pasaulē. Lai tie, kas neredz, kļūst redzīgi, un tie, kas redz, akli. Lai mēs saprastu, kas ir tiesneša krēsls. Tiesneša krēsls nav attaisnot. Tiesneša krēsls ir attaisnot vai pazudināt. Attaisnot vai pazudināt. Vai nu attaisnot uz dzīvību, vai nu pazudināt uz nāvi. Un abas šīs lietas pagodina Dievu taisnīgumu. Un tas dod Dievam godu. Un tā atmirts kā rīta ausma padebešos. Un caur Hozēju Dievs runā 6. nodaļā, 6. pantā, jo man ir prieks par mīlestību. Kādu mīlestību Dievs runā? Par mīlestību uz Dievu, uz viņu. Un ne par upuriem, nokautiem lopiem. Man patīk Dieva atziņa, atkal šī Dieva atziņa, un nebūt nededzināmi upuri. Kas ir šie par vārdiem no Hozējas 6.6? Tie paši vārdi, ko Mateja 9, Mateja 12, Jēzus atkārto, sakot, ejiet, mācieties, ko tas nozīmē. Citiem vārdiem, mēģiniet saprast šos vārdus. Man patīk žēlastība un ne upuris. Jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Jēzus saka, tur padās, veseliem ārsti nevajag, bet slimajiem. Tie, kas ir maksāti paši par saviem grēkiem tiesas dienā, tiem glābšanu nevajag. Tie, kas ir paštaisni Dievu priekšā, tiem glābšanu nevajag. Bet tie, kas ir satriekti zem šīs Dieva patiesības un Bībeles vārdiem par savu grēcīgumu, par savu atkrišanu, tie meklē žēlastību un apžēlošanu. Izraels grēkoja pret Dievu, bet turpināja nest savus lopu upurus bez patiesas grēka nožēlas. Viņi izpildīja rituālu reliģiju, mēs varam teikt. Tāpat kā Romas katoļu baznīca to dara 1000 gadu. Varbūt ne 1000, bet nedaudz vairāk kā 1000 gadus. Šie rituāli bez garīgi izmainītām sirdīm un dzīvēm. Šīs procesijas, šīs misas un viss, ko Romas katoļi dara, šīs kustības, kuras ir jāizdara kā mehāniskas, bez dzīvības, gara tanīs, kur visā šī pasākumā smird kā kas tie pa veikaliem. Tie ir tie antikvariāti, kur vecas priekšmets tirgo. Tā tur smird visi tie vīraki, sasmirduši, nedzīvi, neīsti, ar visām dieveklībām un izbāziņiem. Un Jēzus zemes dienās Izraēla mācība bija rituāla pildīšana bez atziņas. Tieši tas pats. Izpildīt rituālus. Tas pats, ko Pāvils runā Filipiešiem 3 par šo savu veco dzīvi un jauno. Jēzus dienās bija šie pēdējās labo darba reliģija, cenšoties cilvēciskā veidā kaut kā izpelnīties, jeb nopelnīt, jeb nopirkt savu vietu Dieva valstībā. Bet kā ir rakstīts Efeziešiem 2, no žēlastības mēs esam pestīti ticībā, tas nav no mums, tā ir Dieva dāvana. Un ja grēcinieks, kurš ir
ieraudzīs to, ka viņš ir Dieva pretinieks, ka viņš ir noziedznieks, ka viņš ir grēkojis pret svētu Dievu. Ja šāds grēcinieks, kurš no tiesas ir saņēmis nāves spriedumu pelnīti par savu vainu, mirklī tiek nepelnīti apžēlots. Tiek saņem atbrīvošanu no soda. Šis elpas vilciena attālumā no šīs giljotīnas zobena, kas draud nocirst viņu galvu, viņš saņem karaļu apžēlošanas vēstuli glābts. Lūk, ir šis stāvoklis, ka tu apzinies, es esmu noziedznieks, pelnījis, ka man nocērt galvu, bet tu saņem kaut ko, ko tu neesi pelnījis. Un tā nāk kā nepelnīt dāvana. Tas, ko Efeziešiem 2 Pāvils cenšas pateikt. Tas, ko mēs dziedām, man žēlastība dāvāt bez paša nopelna. Tā krusta nāvē Golgātā ir dārgi maksāt. Kāds ir samaksājis manā vietā? Krusta nāvē mēs dziedam. Golgātā ir dārgi maksāt. Dievs saka, man patīk atziņa. Citiem vārdiem, tas, cik mēs patiesi vēlamies pazīt mūsu kungu Jēzu saskaņā ar Bībeli, saskaņā ar rakstiem, saskaņā ar Dieva vārdu, lai dzīvot saskaņā ar šo atziņu. Tā ir Dieva griba, tā ir atziņa par Dievu, lai mēs atzītu viņu un dzīvotu un atrastos viņā. Arī šī mirklī, šorīt šeit, šī brīdī, kad es runāju un jūs klausties. Dievs mūs brīdina, Dievs mūs aicina meklēt viņu, klausoties, lūdzot par savām dvēselēm, lūdzot pēc atziņas, pēc lielākas atziņas par viņu. Šī žēlastība, ko Dievs mums dod šī rītā, kā dāvana, viņa ir pieejama mums visiem šī rītā. Atgriezties atkal pie viņu, atzīt savus grēkus, savu neusticību viņam. Ja mēs mīlam savā dzīvē kādas lietas vai kāds cilvēks vairāk nekā Jēzus Kristus savā dzīvē, vairāk nekā viņu. Dievs saka, man nevajag jūs dāvans. Dievs saka, jūs nesat dāvans, bet savā sirdīs novēršieties no manis. Mēs tiekam brīdināti nemīlēt Dievu tikai svētdienās varbūt. Varbūt. Es nezinu, ka svētdienās mēs visi mīlam Dievu. Varbūt tikai liekas, ka mēs mīlam. Dievs caur savu pravietu Hozē brīdina un aicina atgriezties pie Dieva. Caur ko? Caur atziņu. Kāds viņš ir? Kāds ir Dievs? Bet turpat mēs lasām šīs nodaļas beigās, bet Izraels to nevēlas. Izraels seko elku dievībām un noziegumiem. Dievs saka, priesteri kā slepkavs, kas uzbrūk ceļiniekiem, kas grib viņus nokaut. Tur ir bars ar viņu. Ar līdzīgi domājošiem. Tie ir cilvēki, kas sludina melus. Lasiet Jeremiju, un jūs atradīsiet tie, kas nav īstie gāni, kas sludina miers, kur miera nav, kas pavirši dziedina Dievu tautas grēkus. Tie ir priesteri, mācītāji šī laikā, viņi ir kā slepkavs, kas uzbrūk ceļniekiem, uz kuriem Jēzus saka, jūs paši neiet Dievu valstībā un cits nelaižat iekšā. Jūs nogaliniet tos, kas grib nokļūt debesu valstībā, kas meklē patiesu atziņu, bet jūs to viņiem nesludiniet. Dievs saka, tā ir netiklība un nešķīstība, tā ir gan garīgā, gan fiziskā veidā tā parādās. Ja mēs to visu dzirdam, mēs sākam apzināties, ka mēs esam vāji. Un ja vien visvarenais Dievs savā žēlastībā un viņa varenā roka neiejaucās un nepašķir mūsu ceļu pie viņa. Kā Jēzus saka, bez manis jūs nenieka nespējat darīt, Jāņa 15. Ja vien Dievs kaut ko neizdara mūsu sirdīs ar savu žēlastību un ar savu roku. Cilvēkiem Jēzus saka, tas nav iespējams. Beigās mēs redzam šo 11. pantu, kad Dievs saka, es pārvedīšu atpakaļ savu tautu no trimdas. Izraēla tauta toreiz un Kristus ticīgo draudz šodien, pēdējās dienās, ir cilvēki ar tādu pašu miesu un asinīm. Tas reiz mums ir jāsaprot, ka mēs lasām par Izraēlu tautu. Tie ir tādi paši Dievu radīti cilvēki, kā mēs šodien. Bet Dievs toreiz un šodien ir tas pats. Amen. Nemainīgs svēts. Ja mēs esam radības, kas esam tendēts atkrist no Dieva,
tad viņš ir Dievs toreiz un šodien tas pats, nevis vecās derības un jaunās derības Dievs, bet viens vienīgs Dievs pār visam. Nemainīgi svēts un nemainīgi taisns savos ceļos. Tas kungs ir svēts visos savos ceļos un taisns visos savos darbos, saka psalmists. Dievs, kas caur atziņu par sevi ved mūs, ja mēs atkrītam, viņš ved atpakaļ pie sevis caur atziņu. Kur ir Dieva patiesības atziņa? Kur viņa ir? Kur mēs varam dzirdēt šīs pēdējos laikos Dieva patiesības atziņu? Runāsim kaut vai par tā kunga dienu, nevis kaut vai, bet tā ir ļoti svarīga diena. Runāsim par svētdienu. Kur mēs to varam dzirdēt? Kur? Lielveikalā? Kinoteātrī? Operā? Koncertos? Kur? Uz ielas? Nē. Vilcienā? Tramvajā? Autobusā? Nē. Kur? Kristus draudzē. Amen. Tas ir Dieva patiesības balsts un pamats. Mēs dzirdam brīdinājums vienīgi tur, kur Dieva vārds tiek atvērts un lasīts, kur sludina Dieva atziņu no Bībeles vēlreiz, no šīs grāmatas, nevis no Rika Vorena grāmatām, nevis no kādām citām grāmatiņām pēdiņās, bet no Dieva vārda. Tā saka tas kungs, no Dieva vārda. Kur mēs redzam Dieva atziņu? Kur? Viskaidrāk. Kristu. Amen. 2. Korintiešiem 4:6. Dieva godības atziņas gaisma ir kur? Kristus vaigā. Amen. Amen. Meklēsim viņu vaigu. Lūksim Dievu.